Par to, kā paaugstināt skolotāju prestižu sabiedrībā, veicināt arī pašu pedagogu pašapziņu un motivāciju profesionāli pilnveidoties, izglītības darbinieku arotbiedrību uz diskusiju bija aicinājusi Madonas apkārtnes izglītības iestāžu un pašvaldību vadītājus. Mēs zinām, ka agrāk skolotājs bija viena no prestižākajām profesijām, lai gan atalgojums arī tad nebija nemaz tik liels un tik spīdošs, kā gribētos. Un es domāju, ka pašlaik ir vienkārši mēs tā vairāk vienos vārtos runājam par skolu, mēs vairāk runājam par to negatīvo. Sanāksmes gaitā vairāk kārt tika uzsvērts, ka par labajiem darbiem un sasniegumiem vairāk būtu jārunā arī pašiem skolotājiem. Kā viena no pedagogu papildus motivēšanas iespējām būtu novada gada skolotāja nominācijas izveidošana. Tomēr diskusijas gaitā līdz vienotam viedoklim vēl nenonāca. Pašām nominācijām, kur runāja, tas ir pilnīgi tukša lieta. Ja grib Madonas, ja grib lielo skolu skolotājus nominēt, lūdzu, jā, viss notiks. Klātesošie uzsvēra, cik liela nozīme tam, cik sabiedrībā novērtēts jūtas skolotājs ir arī atalgojumam, pārliecībai par to, ka viņa skola pastāvēs arī rītdien. Nereti, lai nopelnītu slodzi, skolotājiem nākas strādāt 2 un pat vairākās skolās. Kā sabiedrībai nostādīts, tas skolotāja tēls tāds arī viņš ir. Var skolotājs no ādas lekt laukā, stiepties, viņš nevarēs izdarīt, ja sabiedrībā nostāja ir. Visos medijos mēs dzirdam, kad skolotāji tiek tā kā nolikti. Tas ir no sabiedrības. Šī pasapziņa ir atkarīga no katra paša pedagoga un būtībā arī no tās vietas sabiedrībā, kurā mēs atrodamies. Jo ir tik daudz dažādu tādu kritēriju, kā vērtēt tagad skolu, skolotāju. Un, ja jūs jautājat tieši par mazo skolu skolotājiem, kas tā kā arī šodien te izskan šajā te diskusijā, tad jāsaka tā, ka mazo skolu skolotāji nebūtu nav sliktāki. Starp uzaicinātajiem pašvaldību vadītājiem bija arī Lubānas novada domes priekšsēdētājs, kurš pirms darba pašvaldības vadībā ilgus gadus bijis skolas direktors. Viņš tāpat kā daudzi sanāksmē pauda viedokli, ka princips nauda seko skolēnam ir jāmaina. Lielo skolu direktori, varbūt arī viņus var saprast, ja jau strādā šī sistēma nauda seko skolēnam, tad viņi arī prasa pilnu šo finansējumu šīs naudas. Mazo lauku skolotājiem tātad attiecīgi šīs naudiņas pietrūkst, un pašvaldība ienākot kopīgā katlā deputāti tad lem, kā tas sadalīt to naudu. Skaidrs, ka mēs neesam ieinteresēti slēgt šīs mazās lauku skolas, bet uzturēšanai arī nedaudz pietrūkst šīs naudas. Skolotājs visbiežāk pilda savus pienākumus aicinājuma dēļ. Diemžēl skolās jauno pedagogu kļūst ar vien mazāk. Madonas novada 19 skolās šogad darbu uzsākuši tikai 5 jauni pedagogi. Klātesošie pauda viedokli, ka kamēr pagastā ir skola, tikmēr pagasts dzīvo, jo tikai bērni un jaunieši var uzturēt dzīvību un enerģiju laukos.